Sveiki, labrīt. Prieks būt pirmajam, uzstāties ar šo prezentāciju. Nedaudz par mani. Projektē nesošās konstrukcijas ikdienā, līdz ar to šīs enerģijas jautājumi man ir praktiskā uzdevums, kuru es realizēju savos būvprojektos. Esmu piedalījies vairākos tieši saistīts ar atjaunojamām enerģijām projektos, sākot ar siltināšanām, biogāzēm, saules paneļu parku izbūvēm. Tad es šajā projekta prezentācijā vairāk esmu centies to praktisko pusi, reālos piemērus, varbūt tie nebūs tādi nākotnes redzējumi, bet vairāk tas, ko mēs varam ikdienā pielietot vai arī praktiskā pieredze. Ievadām, kad praktiski tā enerģijas patēriņš, manuprāt, ļoti labs sākums bija pirmajām divām uzrunām, kad jau pieskārās tiem jautājumiem, kad liels enerģijas daudzums tiek ikdienā patērēts, un mēs šo enerģijas daudzumu varam tiešām atbilstoši arī izmantojot atjaunojamos energoresursus un arī, protams, tos izlietojot bez lieliem cenu kāpumiem, kritumiem, ar lielu prognozējumību. Un, manuprāt, ir liela nozīme ir tieši sākotnējā fāzē saprast problēmas un iespējamos risinājumus un potenciālos riskus. Un šeit es esmu apkopojis pāris piemērus, ko mēs varētu apskatīt no prakses. Pirmais klasika, es domāju, ka šo tēmu jau visi zina, te ir divi piemēri, ko ir projektēti, ir saules paneļi. Pirmais ir stacionārais saules paneļs, otrs ir kustīgais, teiksim, ar trakeri, kuri pārvietojas līdz ar saules gaismas virzienu. Un projektējot pēdējos projektos, skatos, ka šos te izmantot daudz vairāk un vairāk, jo tieši šī te investīcija pret atgūstamo enerģijas daudzumu ir tā vērta. Praktiski pieaugums ir, cik es saprotu, no līdz pat 25%. Kur nu mēs varam pielietot pašvaldības teritorijā? Kā piemērs es uzskaitījis, ir notekūdeņa attīrīšanas teritorijas, ūdeņas sagatavošanas objektos, atkritumu šķirošanas punktos, katlu mājās, katlu māju teritorijās. Latvijā ir jau vairāk piemēri. Un trokšņu barjeras pie ceļiem neesmu praksē redzējis, bet esmu redzējis, Latvijā neesmu praksē redzējis, bet ārpus Latvijas ir redzēta. Līdz ar to vienkārši ļoti praksē jau plaši pielietots veids, kā mēs varam darboties. Lai šo to iegūto enerģiju varētu izmantot stabili, izmantot visas cenu svārstības maksimāli, jau iepriekš pieskārtāmies tēmai par akumulatoriem, tad laba kombinācija mums ir ļoti labs kvalitatīvs veids, kā mēs varam iegūt saules enerģiju, izmantojot saules paneļus, kuras sako saules kustībai. Mēs šo enerģiju varam arī uzkrāt ilgtermiņā. Un, manuprāt, tas arī veids, kā mēs varam veidot kādas enerģijas rezerves kādām neparedzētajām situācijām. Viens no piemēriem, kur mēs varam likt nevis uz zemes, bet uz jumta, te ir piemēri, kur mēs varētu likt. Pašvaldības ietvaros te ir peldbaseins, sporta zāles, praktiski liela platība jumti, kultūras nami. Un tas, ko es gribētu pievērst uzmanību, kad nevienmēr tie jumti ir pateicīgi, lai izveidot saules paneļus. Un kādreiz tas ir ideālais variants, bet ir situācijas, kad mēs izvietojam uz esošu ēku jumtiem, kas ir plakanie jumti. Mums ir jāliek klāt atsvari. Un saules paneļi ar atsvariem sver aptuveni 40 līdz 50 kg. Un tad var sanākt situācija, ka mums šīs konstrukcijas ir jāpastiprina. Un pastiprināšanas izmaksas ir ievērojamas. Un, ja mēs neesam tās konstatējuši jau pirmspējas stadijā, tad šī projekta kopīgais atmaksāšanās laiks un investīcija ir jāpārvērtē, vai tiešām tas ir tā vērts. Un, tāpēc es teiktu, izvērtējam, skatāmies, bet skatāmies arī sākotnējā stadijā. Manuprāt, šis ir tas brīdis, kad var veikt izpēti, var veikt tādus priekšaprēķinus, ka ja nav kāds finansējums vēl pieejams, tad mēs varam veikt kvalitatīvu izpēti, lai noskaidrotu liederību šiem projektiem. Te ir minētais piemērs par atsvariem, kur attiecīgi tad svar tos 40 kg, lai vēja laikā
šies paneļi neaizpūst projām. Prezentācijā sākotnēji jau dzirdēju, kad izmanto jau šķeldu. Tad ir projekta piemēri, ka mēs esošo katlumāju, kas ir gāzes katlumāju, pārtais par šķeldas katlumāju, praktiski izmanto esošās telpas, piebūvēja klāt rezervārus šķeldus, vai te bija arī granulu katli, attiecīgi pārveidojam un iegūstam atjaunojas energoresursus, kurus varam šeit pat Latvijā arī iegūt. Te pāris projektu bildes. Mēs daudz runājam arī par esošo ēku siltināšanu un uzlabošanu. Tad šeit ir viens piemērs, ka mēs varam veidot arī jaunbūves, un ja ir pieejams finansējums, ne tikai siltināšana, bet arī pasīvu ēku būvniecība. Kā piemērs ir šī ēka Zviedrijā, kas ir pasīvā daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka. Tas, ko es varu teikt, jau būvniecības laikā būdru veicēji teica, ka aiztaisot logus praktiski ar ķermeņa siltumu pilnīgi pietik, lai ziemā šo ēku apkurinātu, praktiski ļoti zemu patēriņa ēku. Un publiskam pielietojamam, un to mēs varam veidot no koka karkas, un panākt efektu, ka mēs izmantojam atjaunojas energoresursus, un ēka ir ar zemu patēriņu. Ir arī piemēri par pasīvām mājām, ir bibliotēkas, kas ir izbūvētas dažādu veidu atjaunojumiem energoresursiem un ar zemu patēriņu. Un šajā laikā, kad mēs izbūvējam šādus objektus, mums arī tas atmaksāšanās periods ir samazināts ilgtermiņā. Tad, kur tad mēs varam ieviest? Neliels apkopojums tas ir sūkņu stacijas jumti, notekūdeņi, pašvaldību administratīvo ēku jumti, plašs iespējas. Kā varam apskatīt arī biogāzes iegūšanu no notekūdeņiem. Viens ir izmantot koģenerāciju, vai otrs ir iegūt pašu gāzi, izmantot gāzi kā tālāk transportos un kādās citās vietās, kur mēs izmantot gāzi, nepārstrādājot to siltumā un elektrībā. Process. Pirmais ir tehniskā apsakošana izpēte. Apstamies, kāda mums ir esošā situācija attiecībā uz konstrukcijām, uz inženieru tīkliem, pieslēgumiem. Manuprāt, tāds praktiski būtiskākā daļa, kas veido arī izmaksas, arī tie paši elektrības pieslēgumus, lai mēs saprastu, vai tā lokācija ir piemērota un kādas ir nepieciešamās izmaksas un arī projektēšanas laiks. Enerģijas audits. Izpētām, cik ir patēriņš un kāds ir stāvoklis esošais. Un tad izvēlamies piemērotāko tehnoloģiju, veicam tehnoloģiju salīdzinājumu, lai saprastu, kurš tad mums ir īstais veids, piemērotākais veids. Tad jau ir praktiskā projektēšanas sadaļa, kurā mēs visu izstrādājam. Tad pēdējais etaps, protams, ir būvniecība, realizācija un uzraudzība. Es gribētu teikt, ka tas ir jāpiemēro neapdomāt, ka mums šobrīd tas ir visur vajadzīgs, bet ne katrs objekts ir piemērots, ne katra tehnoloģija ir piemērota, bet jāatrod īstajai vietai īstā lieta, veicot aprēķins un pārbaudi. Tad uzsvars ir, ka mums tā komunālā saimniecība, manuprāt, ir viens no lietām, ar ko mēs jau droši vien ir jau daudz sākt sev dzirdu, un es domāju, ka šeit arī ir labi patērētāji, pieejami, patstāvīgi patērētāji visu cauru gadu. Ir teritorijas, un attiecīgi mēs varam šeit jau uzsākt darboties. Un es gribētu teikt, ka tas notiekās jau šodien Latvijā jau kādu laiku, un notiek visā pasaulē, Eiropā, blakus valstīs. Manuprāt, viena no lietām, kas mums jādara, tas ir jādara ir aktīvāk un vairāk un jāiesaistās šajos procesos. Paldies!